1643. gadā 14. maijā nomirstot Francijas karalim Luijam 13. par karali kļuva viņa dēls Luijs 14. Tā kā jaunais karalis vēl bija tikai 5 gadus vecs, viņš valsti pārvaldīt nevarēja. Vara Francijai piederēja valdībai un tās pirmajam premjerministram kardinālam Mazarini. Pēc 18 gadiem Mazarini nomira, tieši Francijas uzplaukuma sākumā. Luijs nu jau 22 gadu vecs kļuva par Francijas valdnieku. Viņa valdīšanas laikā uzplauka Lionas zīda manufaktūras, gobelānu un stikla ražošana, kuģu būve un virkne citu nozaru. Papildus tam tika veicināta arī tirdzniecības flotes attīstība, kā arī koloniju apgūšana. Luijs izveidoja vienotu likumdošanas sistēmu. Aristokrātijas un augstāko armijas komandieriem bija jāpakļaujas karaļa varai, lai gan Luija 14. valdīšana bija tipiska absolūtā monarhija, praksē viņš plaši balstījās uz savu ministru un padomnieku viedokļiem. 17. gadsimtā 80. gadu sākumā Francijas vara Eiropā bija būtiski pieaugusi. Luijs 14. bija nostiprinājis savu varu un ietekmi arī iekšpolitikā, bez karaļa atļaujas nekāda pāvesta rīkojuma Francijā nebija spēkā. Augstākiem aristokrātijas pārstāvjiem bija pienākums lielāko gada laiku daļu pavadīt karaļa galvā Versaļā, nevis savos īpašumos kaut kur citur. Tādējādi tie pārsvarā atradās karaļa acu priekšā, kas samazināja to iespējas organizēt pret karaļa dumpjus. Vienīgās tiesības un visa izpildvara bija tikai karaļa rokās. Luijs 14. bija absolūts modes noteicējs. Viņš noteica ne tikai gāma tērpšanās nosacījumus, bet arī gāmu uzvedību, gaitu un arī galda kultūru. Luija modes stils nav iedomājams bez gāma, kurš nodrošināja karalim milzīgu pašpārliecinātības devu ar saviem komplimentiem un bezierunu paklausību. Savu iesauku Saules karalis viņš ieguva pēc kādas baleta izrādes, kurā karalis dejoja Saules lomu. Luijs 14. Francijā valdīja pavisam 72 gadus. Tajos viņš nostiprināja absolūto monarhiju, Francijas vara un politiskā ietekme pasaulē pieauga. Šajā laikā uzplauka Francijas kultūra, pieauga tās starptautiskais prestižs.